Hei! Smūgs galdiša, ne? Gribu zināt, kā mēs viņu uztaisīja? Droši skaties tālāk. Beidzot pastrādā sakala koka. Mums klēts augšā vesela kaudze visādiem atgriezumiem. Vienkārši laika savākušies, ja tur kadī kāda iespēja, tad, protams, atvēl kādu kociņu mājās. Un šitā kaut kādās vismaz 2 paudzēs. Viņi ir dažādi izmēri, viņi ir dažādi biezumi un tā tālāk. Un beidzot, laiks viņus likt lietā. Tagad viss vectēl droši vien spicē ausis, zin kā. Klēts augšā vesela čupa materiālu, katram ir savilkts, katram, kam ir lauka māja. Visi opīši tādi, ko tu dari, neiztiec tas, lai paliek sentēviem, viņš būs kādreiz zelta vērtē. Man no viņa zārku vajadzēs uztaisīt. Bet nē, nav ko krāt figiņas. Materiāls ir jāizmanto. Laižam. Mums vajadzētu sākt ar to, ka salaižam rupjo materiālu līstīties, ar kuram jau varam strādāt. Tas nozīmē uz zāģi uzliekam ripping blade, austiņas uz ausīm, acu aizsargu uz sejas un aiziet. Mūsu uzdevums ir uztaisīt no šitām brusītēm šaurāks līstīts. Šaurāks manā gadījumā jātaisa tikai tāpēc, ka man nav pietiekami plata ēvela. Es pagaidām varu iztaisnot tikai 7 cm platumā. Tāpēc visas līstītes šķērējam uz kaut kādu 4 vai 5 cm, tā lai mēs varētu viņus iztaisnot un pēc tam līmēt. Uz zāģu virsū tagad stāv rupjais asmens ripping blade no CMT. To man draudzīgi atsūtīja kompānija Forkus. No Forkus jūs šodien redzēs gan zāģa asmens, gan frēzes. Par pašu kompāniju gan pastāstīšu nedaudz vēlāk. Un tagad, kad mums ir tāda bišķiņa kaudzīte salasījusies, vajadzētu izvilkt sēnā aizmirst instrumentu, tādu, ko es kādu laiku nav lietojis. Un, ja viss ir labi, tad varbūt arī nākamā mēnesi mēs viņu nomainīs uz kaut ko pieklājīgāk. Viņš ir smags un viņš ir mazjaudīgs. Bet jā, ja viss ir labi, nākamā mēnesi mēs jau paņems kaut ko jaudīgāku vietā. Tagad pagaidām jāiztiek ar to, kas mums ir. Šitai paštaisītai ēvelei, pa kur starp citi vesela sērija, ir 2 mīnus. Viens ir tas, ka augstums, kurā viņi ņem skaidri, ir fiksēts. Otrs, protams, tas, ka viņi ir nenormāli mazjaudīgi. Tas nozīmē, ka citreiz materiāls tev jāstum pāri savas reizes 3-4. Vienkārši tāpēc, lai tu varētu tikt līdz taisnai virsmai. Kā reiz domāju, man skaidrs sāk mest apakaļ, es domāju, stulbais besks, nu viņam skaidrs arī vēl dambējas ciet. Bet nē, te Rudolfs pats izrādies vainīgs. Es gribu redzēt, kā viņš iekšpusē izskatās. Nu, laikam tālāk mēs varam neskatīties. Un kas to būtu padomājis, ja iztīri sūcēja, tad viņš arī tīri normāli atsūc. Tā arī aizgāja pirmais vakars, pie Reizela sagaidījām ciemiņus, un, protams, dabūjām uz sienas arī jaunu parakstu. Kāds ir, Riko? Košiko, nesmēra mans puko, džemper. Jā. Tā, mēs jau apakaļ darbnīcā. Šodien jau ir nākamā diena. Un, kungi, pat cik man tagad ir vairāk laiks, pat cik katru dienu nav tā jāskrien, tad mēs varam izstiept projektu uz vairākām dienām, vai ne? Daudz ērtāk dzīvot. Tāpēc, jā, nedusmo par to, ka plāni mainās un video tagad būs katrā 2. dienā. Nu, reāli nevar tikt galā lielākiem projektiem vai kaut ko interesantāk, ja visi vienā nedēļā. Ar koku strādājot vienmēr kaut kas ir jāliek līmēties, kaut kas tam līdzīgs, un tad tev ir jāgaida, ka tā līme nožūst. Nu, nav tā kā pavāriem vai bleķi, jā, pagaid, ka mīklu uzrūkst vai sametina un pagaid, kā atdziest. Ar koku tomēr ir bišķi sarežģītāk. Tātad iepriekšējā dienā mēs uztaisījām šitās sagatavas. Mums ir tā, ka mums ir 2 taisnas malas un 1 plakana, kas ir 90 grādos pēc viņa. Un lielākā daļai no šitiem kokiem ir vēl 1 oriģinālā mala, kas ir galīgi netīrā, un to mums vajadzētu uz zāģi jau nozāģēt nost. Platumi te ir dažādi, tāpēc lineāli visu laiku nākas pārvietot, bet salīmējot kopā vairogu, tas nebūs no svara. Galvenais, lai abas malas ir taisnas, tā lai līmējot nepaliek šķirbas. Ar jauno zāģu disku zāģējos vienkārši ideāli. Par to paldies Forkus!
Linku noteikti uz visu, ko es šodien izmantošu, es atstāšu aprakstā. Droši arī iet viņu mājaslapā un izčekot, kas tur ir pieejams, bet ja esi tāds kā es un gribas visu pataustīt un pačamdīt ar rokām, tad droši aiziet pie viņiem uz veikalu, jo viņiem uz vietas ir lielākais CMT piedāvājums Latvijā. Kad viss malas ir nozāģēts plus mīnus taisns, vajadzētu izlaist cauri biezumam, vienkārši no abām pusēm tīri noņemt zāģējumu pēdas. Tagad vajadzētu viņus visus sakārtot tādā secībā, kādā mēs viņus līmēsim. Šitā, ko mēs tagad taisīs, šitā būs virsma. Bet virsmu mēs taisīsim no 2 daļām. Kāpēc tu prasīsi? Tāpēc, ka šitām līmspīlēm, paldies Aigar, viņā maksimālais platums iekšā ir 30 cm. Mums vajag 45, kas nozīmē salīmējam 2 pa kaut kā 25. Un pēc tam sastiķēsim to visu kopā. Pat cik šoreiz mums ir laiks, izmantojam to pašu PVA līmi. Tagad pienācis moments taisīt līkās kājas. Karoči, es no darba aizņēmu šitā te skaistu šablonu. Viņš ir pietiekami taisns, lai būtu stabils un nebūtu baigi traģiski, un pietiekami līks, lai reāli varētu redzēt, ka viņš ir līks. Virtuves izlietena. Tāpēc šitā vieta bija tā vieta, kur kādā virtuvē griez ārā izlietena. Un man bija tāda nojauta, ka man viņš kādreiz noderēs. No šitā mēs izgriezīs šablonu, kurā iespiedīs mūsu kājas. Tikai no sākuma uzmetam virsū disku ar vairāk zobiem, tā lai varētu nozāģēt viņu īstajā platumā. Tā, lai zāģējot vieglāk dabūt taisnu malu, uzmetam labajā pusē pie lineāla līmeņa rāda. Sanāk, ka viņš spēcīgi pagarina mūsu lineāli, līdz ar to būs taisnāk mala. Pēc tam jau varam atzīmēt šablonu uz detaļas un zāģēt pa līniju taisnu pušu. Starp citu, šitam figūru zāģim ir viena baigi labā feature. Ja tur, kur iet tavs zāģis, tev visu laiku traucē skaidrs un nav pieslēgts putekļu sūcējs, ir slēdzīts, kur pagriežot, figūru zāģis pats pūtīs nost skaidrs. Pēc tam ar apusējo skoču liekam virsū šablonu. Tā, lai šablonam varētu visur uztaisīt smukus vienāds 90 grādus. Plus, protams, ļoti gribas izmēģināt kopējamo frēzi. Es jau domāju, kas tas pa video bez kāsīšiem. Re, es frēzē nebiju nofiksējis augstumu. Kā tas izpaužās? Viņai augšā ir gultnis, un tas gultnis staigāja pa šito šablonu, pa šito te 3 mm šablonu. Un viņš vienkārši lieliski pa viņu gāja, kamēr šita te frēze neuzbrauc uz augšu, un viņš iebrauc iekš materiālā. Neforša, ne? Tas mums labi neietekmēs neko līmējot kājas, bet neforša, ne? Tagad, kad šablons ir gatavs, paliek tikai sazāģēt kaut kāds 1,5 mm plats līstīts, taisīt no viņiem pankūku, saliekot 4 vienu virs otru un spiest iekšā mūsu šablonā. Spiedām gan uzreiz pa 2 kājām, starpā ieliekot parasto skoču, tā lai ātrāk iet uz priekšu. Chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase, Mēs apakaļ. Mēs apakaļ darbnīcā. Man kaut kas sūta ziņas vai raksta komentārus, visu laiku telefons pīkst. Un tagad mēs varētu pasīties, kā mums salīmējās sagatavs. Es jau domāju, ka es pielīmēju līmspīlu klāt, bet izskatās, ka nē. Nu, vienkārši brīnišķīgi. Kāpēc mēs viņu līmēju no 2 daļām, es izstāstīju jau vakar. Un tagad mēs viņu varam laist cauri biezumam.
kas man visvairāk šitā visā izbrīna? Tas, kā sūcējs tomēr tiek galā. Tas bija kaut kas negaidīts. Man te viens uzrakstīja un teica, ka, ko tu dzen fufeli savā biezumens apskatā, mans kerhers pilnīgi labi tiek galā, nav problēma. Ko es izmēģināju? Šitā te it kā iet oriģināli kopā, jā? Rekuji kerheram tas gals, un tu viņu var iespraust diezgan ok šeit iekšā, jā? Bet šitā vietā viņš vienmēr man dambējās ciet. Un šis ir no skilzāģa, šitādi pārēj. Viņi otrādi, viņi maucās atkal virsū šeit. Un, lai cik dīvaini nebūtu, varbūt te ir tas punkts, kur tā skaidri lido un aizķērās. Bet tagad mana kerhera baigi normāli ir. Nekas nesprostojās, sūcās prom skaidrs. Tā kā nezinu, varbūt, ka tas ir kasjaks no manas puses. Lai nu kā tur būtu, pienācis laiks līmēt virsmas kopā. Tāpēc ņemam taisnojamo ēveli un iztaisnojam malas 90 grādos pret plakani. Par cik ļoti gribējās iemēģināt jauno lameļfrēzi, kad malas ir iztaisnots, savalkam uz virsmas līnijas un vadoties pēc tām iefrēzējām mūsu paštaisītos biskvītus. Šis priekš mans ir kaut kas jauns, bet atzīšos, ka man tīri labi patīk, tāpēc, ka nav jābūt tik precīzam kā tapām. Un pa korpusu tā. Es visu laiku biju domājis, ka es vienkārši paņemšu kaut kādu līmēto plāksnu, nopirkšu, tu pasazāģēšu un visu un salikšu korpusu un būs super un ideāli un visu un aizmirst un sēriju gatavu un nodod. Bet, nē. Es skatos, ka man ir vesela kaudze. Tur augšā redz viens vesels plaukts atbrīvojās. Man ir vesela kaudze ar apses dēlīšiem. Viņi jau ir vienā biezumā. Redz, no vienas puses viņi ir tādi smuki, tā ir kaut kāda vagonka. No otras puses te ir šitāds te rieviņas. Lai viņas ir, viņas man galīgi netraucē, bet šitā puses ir gluda, un ja mēs te izzāģētu šito gabalu ārā, mēs dabūjam kaut kāds 6,5 cm. Un kā jau teicu sērijas sākumā, viens no šitās te mēbeles mērķiem ir atbrīvot vietu no vecā materiāla plauktos, tā lai mēs varam iepirkt jaunas. Paņems viņus visus nogriezīs šaurāks, puspuns pundu griežam nost un līmējam kopā vairogos. Liekam apakaļ diska daudz zobiem, tā lai sanāk gluds zāģējums. Pat cik apsis ir mīksts koks, tad viņi ļoti viegli zāģējas. Un ja zāģis ir asts, tad pēc zāģēšanas paliek ļoti gludi skaisti maliņi. Un kad viena puse ir nozāģēta, uzliekam mazāk izmēru un stumjam cauri otru. Mēs ir pabeiguši. Re, mums ir kaudzīta dēļiem, un mums ir kaudzīta ar maisām puļķiem priekš krāsas. It kā liekas, ka taisns, foršs skaists. Un kā uzliek virsū, mums šūpojās. Taču laižam cauri mūsu apses dēlīšu cauri biezumam, tā lai mēs varam uzlikt uz nakti kā reiz vienu vairogu līmēties. Kad viss nopiezumots, pat cik līmēšanas galds ir aizņemts, izmantojam vecu virsmas gabalu. Sasmērējam detaļas ar līmi, abās pusēs pieskrūvējam dēļus un ar ķīļiem tieši tāpat kā uz līmēšanas galdu noķīlējam materiālu. Tagad mācāmies no kļūdām un ar slapu lupatu notīram līmu laicīgi. Kārtējo reizi tumšs, kārtējo reizi vēl sakars, un kārtējo reizi mēs tagad tikai brauc no darbnīcas. Bet tā viši, ja tu kaut ko gribi darīt, pasākt ar savu dzīvi,
Ja tu negribi vienkārši aizbraukt mājās vakarā, kā teica šitas te tas gobzems, kotlets šēdājs būt, jā, tur vienkārši rīt kotlets un šmigot un iet gulēt un viss. Un tad kaut kas jādara, vai ne? Kaut kas jāupurē šitai gadījumā savs laiks. Un tā šitās iespējas, kas mums ir, es nemainītu pilnīgi ne pret ko pasaulē. Nezinu, kā lielajam vairumam, bet es reāli mīlu to, ko es daru. Un praktiski viss nākamo vakaru aizņem detaļu līmēšanu. Ņemam vecās ārā no sagatavēm, skatāmies, kā sanācis un liekam jaunās iekšā. Izņemot virsum ārā no līmēšanas galda, skatījos, ka viņai ir pavisam nedaudz izliekums. To vajag iztaisnot. Un pat cik tagad mums no forkus ir līdzinamā frēze, tad to mēs varam izdarīt ar frēzes kamanu. Viņi jūs redzat, kā kamera izskatījās vienkārši sniedziņā brīn, tā kā nonērkojies Santa Claus. Darbs es biju aizmirsts, cik netīrs, bet šitā frēze ir tik nenormāli asa. Viņa burtiski 3 reizēs izgāja cauri visam šitam T9 finierim, vispār nav problēma. Es vienkārši kaifā sajūsmā. Bet jā, es pilnīgi noteikti zinu, ko es sākšu. Putekļu sūcēju šitam procesam ir diezgan bezjēdzīgi likt klāt, tāpēc, ka viņš ir, maigi sakot, viens no netīrākajiem procesiem, kāds vispār ir, ko es esmu pats sastaps. Nu, ja neskaitu šito pašu procesu tikai ar epoksīdu, tas vispār ir briesmīgi, jo tad tās skaits salīp visur. Es tikai izfrēzēju cauri kamanai, tā lai man pietiek platums. Un te galds viss jau ir ritīgā kaka čupā. Un es esmu ritīgi pārliecināts, ka es gribu elpot arī 10 gadus no šī brīža. Nevis kaut kad atstiepties no putekļiem plaušās. Un visticamāk mēs arī kapucu uzliksim. Vienkārši tā, labam garstāvoklim. Īstenībā process ir ļoti vienkārši. Nolaižam frēzi milimetru zemāk nekā materiāla augstākais punkts un ejam ar frēzi pāri visam materiālam. Pēc tam laižam vēl milimetru zemāk un atkal daram tieši to pašu. Jū! GoPro, tu jau labs! Es nezinu, kāds es ir, bet es pieņemu, ka es arī esmu putekļos. Es neredzu, tāpēc, ka man brilles ir cieta putekļiem. Bet frēzīt nostrādāja vienkārši vienreizēji. Šita te es pats bišķi nolohojos, es te vairāk spiedu. Es te kaut kur vietām vairāk piespiedu, es nezinu, kāpēc es tā darīju, bet es tā izdarīju. Šito galu mēs griezīsim nost un tieši tāpat to galu, kas aiz kamanas stāv. Mums ir vajadzīgi tikai 70 cm vidū. Tā kā šos mēs nogriezīs un tos mēs arī netaisnojam, baigi nečakarējās. Nākamo vakaru sākam ar to, ka iztaisnojam mūsu galdam gals. Lieko nogriežam nost un atstājam 70 cm garumu. Es domāju, šitos te ņemam ārā un tiekam galā ar slīpēšanu. Ar sāniem būs tā, ka mēs viņus slīpēsim un mēs viņus uztaisīsim vienā plaknē un tikai pēc tam mēs viņus apgriezīsim pēc izmēra. Jo par izmēru man vēl nav īsti skaidrs, tas viss būs atkarīgs no kājām, no kāju izliekuma. Saproti ideju? Bet kamēr mēs nezinām sāniem izmērus, mēs viņus mierīgi varam noslīpēt no sākuma kaut kādu 80, pēc tam kaut kādu 100. Un tad jau iet augšā, es domāju, augstāk par 180 mēs pagaidām neiesim. Sākt mēs slīpēšanu visticamāk ar tanku, pa kuru kā reiz es sen gribu uzfilmēt apskatu, bet vienkārši burtiski nepietiek laiks, jo šitā te ir reāla manta. Jebkurš tanks ir manta, jā, bet man viņam tā forma reāli patīk ar šito te spico galiņu. Visur var tikt iekšā. Bet ne par to es stāstu. Pēc tam turpinām ar orbitālo. Vispār tā ir ekscentra slīpmašīna, un no to arī sākam. Sāne ļoti mīksts, taps kā tāda ir ļoti mīksts, tāpēc ļoti viegli slīpējās. Rievs, kas paliek iekšpusē, izslīpējam ar roku. Sānēm no ārpuses tā, lai dabūtu nedaudz senatnīgāku skatu. Ar to pašu tanku ieslīpējam rievus. Pēc tam vēlreiz pārējām pāri ar ekscentru. Īsāk sakot, pavadam 2 vakars vienkārši tikai un vienīgi slīpējot. Virsmē rises no frēzes dabūjam ārā ar tanku, pēc tam pārslīpējām ar ekscentru. Bija pāris zaru caurumu, kurus vajadzēja aizšpaktelēt. To darījām ar olīvas līmu un putekļiem no slīpēšanas.
Slīpēšana ir garš process. Nu, un, protams, jūs jau tikko redzēja, frēzēšana arī kā tāds. Šitam mēs vienkārši nofrēzēju visas apaļas malas. Pašu stūrīt es vienkārši nedaudz apstrādāju vīlīt, tā lai viņš nav ass, un pēc tam pieslīpēju 180. Hei! Nākamais rīts. Mums ir mazais palīgs, kas kautrējies no kameras. Tu kautrējies no kameras? Kaut kā tā. Un pēdējā kāja mums uz nakti nostāvējusies, viss līmi nožūs. Tikai šodien būs varana diena. Šodien mēs to visu liekam kopā. Jā. Kaut kā tā. Pat cik mums tagad viss kājas ir gatavs, tad ar kājām kā reiz arī sāksim. Uzliekam viņus uz ēveles un piespiežot pie aizmugurējā lineāli nofrezējam taisam vienu malu. Otru malu apzāģējam stumjot gar zāģi lineāli. Šis pavisam vienkārši. Uzliekam diska daudz zobiem tā, lai nerauj uz apakšu ārā un ļoti lēni un uzmanīgi stumjam cauri. Šis ir diezgan bīstam, tāpēc ļoti svarīgi kārtīgi turēt detaļu un beigas piestumt ar stūmēju. Ar zāģējumu kvalitāti es biju baigi apmierināts un pavisam nedaudz gribējās, lai zāģi pēdas redz arī uz kājām pēc tam. Tāpēc noslīpējam tikai ar 150 smilšpapīru un neko vairāk. Visas garās malas, gan iekšējās, gan ārējās nofrēzējam ar 6 mm mazo rādījus. Vienkārši tā, lai nav asas. Nu, lūk, mēs viņus visus sastiprināja klāt pie vienas plankas. Kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, kā kaut ko ieliekt, strādājot, es neesmu 100% drošs, jo tas notiek reti manā gadījumā. Bet es domāju, ka mums vajag atrast vienu taisnu plakni, tā, lai mēs varam apgriezt viņus visus vienlaicīgi. Vai arī kaut vai pa vienam, bet tik un tā mums jābūt taisnai plaknei, no ko atsisties. Šitā te, ja viņi visi salikt kopā vienā čupiņā, tas nozīmē, ka mēs nogriezot šite un šite, pēc šitā dēļ, mēs dabūsim viņus visus vienādā garumā. Tīri teorētiski. Un tīri teorētiski sanāca tīri ok. Tāpēc, ka galdiņš beigās nostājās ļoti labi un pat nenācās kājas piedzīt. Un, kad beidzot esam tikuši skaidrībā ar kājām, varam griezt sānas pēc izmēra un sānos iegremdēt muguru. Kā mugursiena mums kalpos 18 lamināts, precīzāk akrils. Nu, mums ir 3 detaļas. 3 detaļas mums ir apakšā, sāns un vēl viens sāns. Un sāniem ir iezāģēta grupa tā, lai mēs pēc tam varētu ielikt iekšā muguru. Un vajadzētu to visu vienot kopā. Kā mēs to izdarīs? Paldies Gustam! Viņš man iedeva izmēģināt pocket hole. Tā kā šis ir Wolfcraft, šis nav Kreigs, protams. Bet es viņu esmu izmēģinājis kaut kādas, tur pāris reizītes uz pāris vienkāršiem kokiem, un viņš strādā vienkārši lieliski. Pocket hole pamēģināt ir gribējies jau kopš sāk skatīties amerikāņu kocinieku YouTube, tāpēc, ka viņiem viņš ir daudz izplatītāks nekā pie mums. Pirmoreiz sastiprinām visu kopā pa sauso bez līmes, vienkārši tā, lai mums paliek skrūcaurumu, un mēs otrais visu varam sastiprināt tieši tāpat. Pavisam mēs viņu liksim kopā tikai tad, kad visas detaļas būs apstrādāts. To bišķi noklāts ar vasku. Kā tu domā? Izskatās tāds papliks, protams, bet tas tāpēc, ka mugura nav iekšā un uz kājām gaisā stāv. Te mēs skrūvēsim viņu cauri no iekšpuses. Šis jau arī tāds reāli doma lidojums. Un tas viss dzimta darbā burtiski vienā dienā. Tu visu laiku nevar saprast, ko es varu uztaisīt, jo visu laiku jādomā līdzi, atteiksim, kāds ir tās iespējas. Nu, manā gadījumā man normāli iegāž tas, ka man vēl nav normāls taisnojamais aparāts, bet tas nav uz ilgu, tas reāli nav uz ilgu. Un man bišķiņ iegāž tas, ka te nav normāla elektrība un nosūcējis, skaits var savākt. Te reāli tāds brīvais doma lidojums, vienkārši domājot par to, ko es jaunu varētu parādīt un ko es varu uztaisīt. Ejam tālāk. Kāja augšpusē jau ir tapas, tā lai varētu nostiprināt viņu pie virsmas. Te mums spēcīgi paveicās, ka mums ir tritona frēze, kurai pēdas sagāžas grādos. Otra puse tapai stiprināsies virsmā un to izurbam vienkārši ar skrūpistoli. Kad esam sataisījuši visus urbumus, varam beidzot to visu klāt ar vasku. Ar cietā vaska eļļu jūs jau visus esat pazīstami, tas ir tieši tas pats produkts, ko mēs izmantojam visos pēdējos projektos. To man patestēt atsūtīja pat kompānija Paint Eco, un tas ir ražots tepat pie mums Latvijā.
Un tie, kas skatās man kanālu ilgāk, zina, ka es vienmēr labāk atbalstīšu vietējo ražotāju. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, ka pie mums taisa tiešām kvalitatīvu produktu, ar kuri prieks strādāt. Aprakstā kā vienmēr būs links uz produktu, ar kuru es strādāju, un silti iesaku visiem izpētīt. Darboties ar cietā vaskēļām ir pavisam vienkārši. Uzklāja vienmērīgā kārtiņā, neatstājot pleķis, un pēc 15-20 minūtēm slaukt nost. Pēc 24 stundām atkārto to visu otrais, un tev ir gatavs produkts. Virsmu un kājas taisam tumšāks, klājam viņu ar ūdens ogli, bet ap sāniem mēs izvēlējāmies riekstu. Praktiski uzreiz pēc uzklāšanas var redzēt, kā mēbele atdzīvojas. Šis varētu būt patīkamākais moments visā mēbelē. Es nevaru vārdos izstāstīt, kā man šitās risītes patīk. Šito te tā kā bišķi gribētos tumšāk, bet redz, tas materiāls iekrāsojies kā kurš. Viņam jābūt vai nu plus mīnus vienādam vai kā. Šitas te būtu vispār ideāls. Šitādi es gribētu viņu visu, bet, kaut kā. Te ir vai nu sveķaināks vairāk vai kaut kas tāds. Šis jums patiks, bet es pagaidām nerādīšu. Gatav? Es vēl pats nezinu, kā izskatīsies. Jā. Mēs ir tikuši galā vēl vienu projektu. Inčīgi, nē? Nekas nav mainījies burtiski no pirmajiem projektiem šitai darbnīcā. Vienmēr ir kaut kādas šaubas sākumā un viņas pazūd uz beigām. Vislielākās šaubas bija par to veco skatu, visiem mazajiem skrāpējumiem, pa slīpējumu pēdām un visu pārējo. Kā tas viss izskatīsies un vai neizskatīsies pēc šausmīga kolhoza, bet ar gala rezultātu es esmu vienkārši apmierināts. Iemēģinājām arī jaunos instrumentus no atbalstītāja. Tā kā paldies Forkus, frēzes ir vienkārši vienreizējs un zāģi diski tieši tāpat. Viss šitā mēbele vispār ir tapusi sadarbībā ar mūsu kanāla atbalstītājiem, tā kā tas jau ir īstenībā solis augšu. Mums ir pilnīgi viss pārklājums no Paint Deco, mums ir līme no Intersijas un mums ir frēzes un zāģi diski no Forkus. Un es aprakstā lejā noteikti atstāšu linku uz viņu mājaslapām. Droši ieej izpēt un visticamāk atradīs kaut ko arī sev. Un uz šitās nots, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajos video. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā un Instagramā arī reizēm kaut kas parādās. Thank you.